Sveiki visi! Šodien jūs mūsu ēterā, mūsu raidījumā Skaidrā prātā. I jūsu tīmu šodien ir 3 skaisti, forši, jauki latgalīši. I es ceturtais. Par to mēs sākam iepazīšanos. Mūsu šodien studijā ir Viktorija no Maltas. Sveiki! Tad mēs ir Roberts no Daugavpils. Visiem sveiki! I tad mēs ir Nikolais no Agulītes. Visiem čau! Nu jau tā. Vispār ir atbalstīts mūsu projektā Skaidrā prātā, kurš ir pierakstījis mūsu skolēnu dūmis, kurš ir veiksmīgi apstiprinājis, otros raizes, bet apstiprinājis. Drusku pielabojis, I vispār mūsu mērķis podkasta ir, lai saprastu, par ko jaunieši smieķē, cigaretes, e-cigaretes, vispār lietoja atturīgos vīlus švakos. Kā mēs tu apīt, teiksim tā, lai tu nedarātu. I vot tā. Kādas ir jūsu, varbūt, pieredzes stosti, kādi, draugiem varbūt, ili poši savu par atkarībām? Varbūt kādiem ir. Ko par atkarībām? Vispār, kā viņi pārvarēja to ceļu, kā viņi... Vai kā dabūja? Viņi ir bēlušas, par ko jūs sokās, ja jūs zināt. Kā no to atbildu? Sāksim ar Nikolai. Labi, man ir draugs, kurš tā kā viņš ieguva tādu kā pīpēšanas atkarību. Bija vienkārši moments, ka viņam vienkārši piedāvāja pamēģināt. Viņš tāds pamēģināja. Standarta situācija? Jā, standarta situācija. Visiem ir tādi draugi, kuri piedāvā pamēģināt. Viņš pamēģināja 1 reizi, pēc tam viņš 2 reizi, 3 reizi. Un aizgāja līdz tam, ka viņš vienkārši sāka vienmērīgi to darīt. Un vēl joprojām viņš mēģina cīnīties ar to, lai pārvarētu atkarību un sākt nodarboties ar kaut ko citu. Tā izklausās īstenībā, ka tas ir stāsts par draugu, bet stāsts par tevi. Nē, es sevi pagadām nemēģinu pārvarēt. Es pagadām sevi nemēģinu pārvarēt. Pagaid, jaunieši, kad es ir... Atkarības gan. Tu aizmirsi vārdu atkarības, pareizi? Šauši, tāpēc arī tā gadās. Sākam, ka es to izgrīzuši. Nē, kāpēc? Labi. Tas atkarības. Jā, man ir atkarības, es veipoju. Es to nenolietu, kā tā ir atkarība. Jā. Tā kā cīnīties es ar to īpaši nemēģinu, bet tā kā plānoju. Pagadām tikai plānoju. Kā tu izsauki? Iesāku, iedodu pamēģināt. Kā parasti? Jā, kā parasti. Standarta situācija. Vienkārši pamēģināt. Nē, vispirms man nebija tādas, ka es 1 reizi pamēģināju, kādu mēnesi vairs neesmu lietojis. Pēc tam man vienkārši atkal iedod pamēģināt. Tas tāds, labi, nopirku savu pašam jau lieru, ko pīpēt, un tā arī viss aizgāja. Un vēl joprojām. Viedīgi ir, jo es domāju, ka kādu citu nodarbošanos. Jā. Atmest. Es tagad meklēju citu nodarbi, tā lai to atmest. Paldies, Tevs! Tātad... Bet poriem ir Robčikā. Jā, man ir laikam tāds krātuvē personīgs stāsts, ar ko es lepojos joprojām. Es nedzeru jau gadu alkoholu primāri vispār nekādu, un visi man draugi uzreiz jautā, ka tas to faktu iemetu viņiem, viņi tādi, tu laikam pirms baigi daudz dzēri. Es tāds, nē, nav baigi daudz, bet tur visādās dzimšanās dienās, svētkos, protams, varēju, jā. Bet šobrīd vispār ne, un tā lieta bija primāri, visi pēc tam arī jautā, kāpēc. Un atbildēt es, protams, varu. Tas ir tā lieta, ka man gribējās to socializāciju bez... Kā podkastas nosaukums? Skaidrā prātā. Man gribējās socializēties primāri tikai skaidrā prātā, jo man bija tā sajūta, ka man vajag kaut ko no sevis sagaidīt, to alkoholu, lai reibumā ir vieglāk tur iepazīties ar meiteni, iepazīties ar kaut ko, ko gribi pateikt, un justies brīvi. Bet es gribēju justies brīvi vienmēr izteikt savas domas, savu viedokli bez alkohola, vienmēr būt jautram cilvēkam kolektīvā. Un tāpēc es nolēmu
nolēmu, ka vajag atteikties un pamēģināt. Jo bija tāds stereotips man personīgi, ka ja nav alkohola un visi dzer, piemēram, kaut kādā tusiņā, ja, visi dzer un tu nedzer. Visiem tāds stereotips, ka, čalīt, tu kaut kur sēdēsi tur maliņā un nebūsi nevienam interesants. Tev pašam nebūs interesanti. Visi taču dzer, visi jautri tādi, hei! Ja, Da. Bet īstenībā tas ir atkarīgs ne no alkohola, bet no atmosfēras. Un kad ir tā atmosfēra, svinēšanas atmosfēra, kad visi ir jautri, visi ir pozitīvi, tev vienalga, cik izdzēra tavs draugs un cik izdzēri tu. Tev vienalga. Ja tu esi tāds ekstraverts, tev tiešām vienalga. Un visi tusiņos man jautā, Robi, tu kā būtu visvairāk iedzēri. Visvairāk, tu vispār nedzēri. Kā tas ir? Īstenībā, sākumā vajadzēja pierast tam visam, jo sākumā, protams, ir ieradums, ka visi dzer un man vajag kaut kā ko es darīšu un tā tālāk. Pēc tam tu stabili saki, nē, es nedzeru, draugiem, kuri tādi, hei, Robi, izdzer ar mums, es tāds nē. Un kad tev stabili jau atnāk tā, jau viedoklis, reāli tev ir savs viedoklis uz to, ka tu nedzer, visi tev pat nepiedāvā. Tev saki, nē, es vispār nedzeru. Viņi tādi, neko savu. Un viss. Ir tādi, kuri, es šodien negribu, es nezinu. Un tad, protams, draugi tev jau grib tevi kaut kā vairāk, varbūt izdzer ar mums. Jā, jo, tā ir. Jā, un, laikam tas visbūtiskākais fakts ir tas, kas maina to apziņu par to visu, ir tas, ka tiešām nevajag dzert, lai justies jautri. Jā, tiešām, nevajag to darīt. Tas nav tas būtiskākais, kas dod tev to jautrību. Tev parasti vajag saprast, ka tu esi tusiņā, tev vajag forši pavadīt laiku, un tu prosto forši pavadī laiku. Viss brīvā atmosfērā, un kad tu jūti, un tas ir foršākais ir tas, ka tu jūti, ka tu esi, kā podkasta nosaukums? Ja tu jūti, ka tu esi skaidrā prātā, un vēl forši vari atpūsties. Un darīt arī tādas patas lietas, kā arī... Jā, tieši tā. Tas ir tā brīvība īstenībā, ka tev nevajag neko, lai justies brīvi. Tu vienmēr vari justies. Nē, protams, atkarīgs no atmosfēras. Protams, ka tu sēdi ar deputātiem, ar skolotājiem, tu nevari... Jā, tu nesāksi, jā. Bet ja tu sēdi ar labu kolektīvu, ar draugiem, tad tev nevajag neko. Jā, vēl nebūtu kameru vispār. Jā, bet nē, kameras arī dod savu. Tas man тоже, es varu savus idejas pastāstīt, ka es neesmu niku, esmu mēģinu vēstīt uz elektroniskus, bet tas tā pastāvnāli, kā man to vajag, и тоже поддерживаю мои бишку švaks piemērs, ja es pat negribu mēģinot, es tāpat varu, ja es gribēšu, es varēšu aiziet kaut ko, kā patusēt kaut ko, и man kā бы nav vajag ni pētēt, ni dzert, tas varu tāpat. Bet es labāk pultā pasēdēšu, pakritēju. Jā, daudz jaunieši domā, ja tu nepīpē, nesmēkie, tad ar ko vispār nodarboties? Tad bet tu taču vari staigāt uz visiem tusiņiem, tu vari staigāt uz dzimšanas dienām. Tu parasti saki, es nedzeru un viss, bet daudz jaunieši domā, ko es tur iešu un man bail. Tieši otrādi, tev vajag pārvarēt bailes un tu sapratīsi, ka tu jūties forši un pat, kad neesi iedzēris, ka esi skaidrā. Tas ir tīšām. Kā tu domāji, Viktorija? Ja runāt personīgi par mani, tad es uzskatu, ka man nav nekādu atkarību, kā arī nebija nekādu. Sveiks cilvēks. Tā. Wow. Tā. Jo, principā, es viegli varu atteikties no tā, kas man nepatīk, viegli un ātri, varēju un varu. Varbūt ir taču vēl tādas pozitīvas atkarības, zini, tur no kaut kāda darba veida, piemēram, piemēram, nezinu, no sporta zāles. Man ir brālim atkarība no sporta zāles. Viņš, piemēram, 6 reizes nedēļā staigā. Viņš saka, jā, viņam patīk un principā, tas taču ir veselīgi, bet viņam ir atkarība. Viņš var to pateikt, ka man ir atkarība. Varbūt tev ir pozitīvas atkarības kaut kādas. Man liekas, ka ir. Bet vajag ļoti dziļi padomāt. Kā es domāju, es eju par īkšu es varu. Man liekas, ir, ka vajadzētu ir asi tur runāt, ne? Tā izvēr asa. Nē, tas ir diskusija, diskusijas tikai. Tas ir tikai vienīgi diskusija. Jaunieši paši var jaunīties, un toši jāņeties. Конечно. Вот так. Да.
Nav nekādu atkarību. Tas nav iespējams. Ir. Nu, kā tas ir iespējams? Man liekas, ka cilvēks nevar dzīvot bez atkarībām, jo es savā ikdienā pamanu tādu lietu, ka tu atsakies no kaut kādas atkarības, tev stājās vietā kaut kāda cita atkarība. Kad tu mēģini dzīvot dzīvi, piemēram, man tā bija, bet sociāliem tīkliem es tur mēģināju kaut kādu laiciņu padzīvot. Es skatos, man tur jau vairāk saldumiņu gribās, kaut kādu tādu vieglo dopamīnu un kaut kā tā. Un es skatos, ka aiziet kaut kā uz citu pusi tas atkarības. Atrast to momentu, kā lai no tajiem visiem tām smēķēšanām aiziet prom uz citu, bet labāk. No pozitīvas atkarības 100% ir. Kādas? Man ļoti interesanti, ar ko nodarbojas Viktorija. Skaidrs. Viktorijas noslēpumā. Palika, jā. Nemžēl. Es esmu podkāstā jaukajā īpašajā par to. Par veipošanu? Kāds ir jāuzpārtas secinājums, ka kaitat vieglu atnest. Jemsim veipošanu. Neatkarību. Švaku. Jā, par veipošanu laikam gribētu. Man īstenībā daudz ko pateikt par to. Daudz lasīju, daudz dzirdēju. Nikolai. Nē, parasti iemest dažus faktus par to veipošanu, par veipiem, ka tas īstenībā ir ļoti neveselīgi. Jā, ļoti šausmīgi no tās puses, ja paskatīties, ka tas ir, mēs esam pirmā paudze, kura mēģina uz sevis tos veipus un nezina, kas būs tālāk ar to, pie kā tas vedīs. Un līdz ar to, man liekas, tas viss trakākais ir, jo, ja ar cigaretēm mēs jau pīpējam daudzus pīpējam. Kā pareizi? Pīpējam. Laikam, es nezinu. Nu, da. Smēkējam. Mēs smēkējam. Mēs nesmēkējam. Nu, mēs nē, bet es saku, cilvēce kā tāda jau smēkē daudzus 10 gados un vairāk, un jā, bet elektroniskās cigaretes tas ir kaut kāds zvērs, kurš nav skaidrs, pie kā tas vedīs. Ja man tagad visi jaunieši seksu tušieši porboļiem. Jā, tieši tā. Kas ar viņiem notiks? Viņi, diemžēl, nesaprotu kontekstu, ka tas ir ļūtieši. Jā, un vēl trakākā lieta, tas ir no mārketinga puses, cik viņi ieiet sabiedrībā un cik tas izskatās ļoti skaisti, stilīgi pīpēt. Jo cigaretes, smirt, meitenes nevar pīpēt, tāpēc meitenes agrāk ne tik bieži pīpē, ja? Un tagad es skatos, cik meiteņu tagad pīpē šitās cigaretes elektroniskās, jo viņas nesmirt, viņas primāri smaržo, garšīgi, un līdz ar to tas piesaista. Un vēl viens faktors ir tas, ka, ja cigaretes tu pīpē, tev vajag iziet ārā, tev vajag atvēlēt tam laiku. Tu konkrēti vari saskaitīt, cik cigaretes tu dienā nopīpē. Ar tām veipiem nav skaidrs. Tu vari, es zinu cilvēkus, kuri pīpē naktī, viņi pamodās un iet gulēt. Tas ir trakas lietas daļa manis, jā, jo ir tāda lieta, ka nikotīns, viņš stimulē tavu nervu sistēmu, un līdz ar to tu nevari normāli, tev neizdalās meltonīns, krievu valodā. Tas jau ir baigi zinātniski, bet primāri tu slikti gulēsi. Ja tu sliktāk gulēsi, tu sliktāk jūtīsies, un tu būsi tāds kaitīgs cilvēks, jā, un līdz ar to, tas ir trakas lietas īstenībā, un par to ir vērts aizdomāties. Principā es negribu nevienu pamācīt, es neesmu pret, ka cilvēki un sabiedrība pīpē, man ir svarīgi tikai sava veselība. Protams, gribētos, lai sabiedrība, virzītos uz kaut kādu pareizo pusi, bet, kā es jau minēju, man liekas, nav iespējams atteikties no visām atkarībām dzīvē, un laikam nevajag to darīt. Nevajag domāt, ka es tagad kļūšu par ideālu cilvēku. Nē, gan jau visiem ir atkarības, bet parasti katrs izvēlās to mazāko kaitījumu dēļ sevis, dēļ savas veselības. Un, ja cilvēkam ir pieejams kaitēt savai veselībai ar tiem veipiem, ok, lai viņš to dara. Jā, tas ir tādas lietas. Lai tu nedarātu.
И вот tā, и kā pēc jūsu domām, kādas ir vispār atkarības? Jauniešu vidū, tu domā, pareizi? Jā, īsitu brīdi tagad, jā, momentā. Nu, man liekas, tāda visaktuālākā atkarība mūsu laikos ir atkarība pēc sociāliem tīkliem. Tieši, varbūt pareizāk sakot, jaunieši, skaidrs, ka internets ir neatņemama daļa no mūsu dzīves šobrīd. Jā, tas ir tīri loģiski un tīri normāli, ka jaunieši pavada laiku telefonos, jo tas ir mūsu realitāte. Šobrīd tā citādāk nevar. Bet tomēr tas ir liels spēks un lielu spēku vajag pareizi izmantot. Un līdz ar to doma ir sekojoša, ka daudzi jaunieši izmanto to lielu spēku nepareizi. Viņi izmanto to, lai parasti kaut kā destruktīvi pavadīt laiku sociālos tīklos, scrollējot un tā tālāk, to TikToku, Instagramu un tā tālāk. Principā tas nav slikti un tas pat kaut kādā brīdī ir vajadzīgs, lai atslābinātu smadzenes, bet tā problēma ir tajā, ka nevar apstāties. Tā problēma ir tajā, ka jaunietis, nu parasti cilvēks, labi, ko mēs jau jaunieši, sēž tur vairākas stundas un scrollē, nu vai stundu tur scrollē TikToku vai Instagramu shortsus tos, jā. Tad tā enerģija, tas fokus arī aiziet. Tas ir smadzeņu darbība, un tā enerģija arī aiziet uz kaut ko, kas nav skaidrs. Un, nezinu, ja no rīta tu paņēmi telefonu un sāki scrollēt tur TikToku, Instagramu un stundu tā paskrolēt, tu sapratīsi, ka tev nav enerģijas, lai kaut ko darītu, lai kaut ko tur, nu, reāli kaut kur ietu, un tu sapratīsi, ka šodien nav enerģijas. Kāpēc nav enerģijas? Laikam tāpēc, ka tu uzsāki savu dienu ar kaut ko tādu, kas arī diezgan aizņem to enerģiju, un līdz ar to, man liekas, tas ir liela atkarība. Personīgi es pēc sevis to vēroju un saprotu, ka, protams, to visu vajag mērā un skaidrāk un apzinātāk. Protams, es nesaku, ka nevajag tur vispār sēdēt un nevajag tos sociālos tīklos. Nē, vajag, protams, un var forši viņus izmantot, var izpausties caur viņām, bet tomēr kaut kā, jā, apzināti to visu darīt, apzināti sekot līdzi, cik tad tu pavadi laiku telefonā, sociālos tīklos un kaut kā domāt vairāk par tādām lietām, ka tev ir draugi, ģimene un pavadīt laiku dzīvajā, nevis tur kaut kur. Tāpēc tas ir pirmais. Ko jaunieši pateiks? Pārēj. Otrā vispopulārākā atkarība ir veipošana. Šo atkarību es vispār nesaprotu dēļ, kam viņi to dara, bet tā ir. Kā Nikolai tev? Nu, es domāju, ka vēl viena no tādām būtiskajām problēmām ir alkoholisms. Arī viena no tādām kā atkarībām, kas ietekmē gan jauniešus, gan vecākas paudzes cilvēkus, un tas ļoti ietekmē veselību. Tieši tā? Tieši tā. Un tādas mēs sapratām, kuras ir tās trejas galvenos lītas atkarības švakos. Par to, kā jūs domājat, kā varbūt jaunieši varētu aizvietot, piemēram, lai sevi motivētu īt un darīt kaut ko citu, nevis darīt tos švakas lītas. Un, piemēram, nazinu, labāk aiziet stundēties sporta zālē, nekā stundēties telefonā. Jā, vienkārši atrast kaut kādu citu nodarbi, kas tā kā interesē to, ko tu gribi darīt. Vienkārši... Bet ir moments, ka vajag jūs ievirzāt kaut kā. Kā jūs izdarēt pēc jūsu doma? Jauniešus ievirzīt, jā? Jā. Klausies, labs jautājums īstenībā. Kā jauniešus ievirzīt? Protams, ka daudzi tagad vispār pat Latgalī ir diezgan saspīsti, negrib neko darīt, es labāk pasēdēšu līdz pats stūrēt, nekai aiziešu ar, nezinu, pierakstiešu projektu, ili aiziešu iz skolānu domu. I kā izdarīt tā, lai soktu kaut ko darīt jaunu, pamēģinot varbūt kādu veidu jaunu. Nu, no savas puses varu pateikt tā, ka man liekas, jaunības gadi tas ir tie svarīgākie un būtiskākie gadi cilvēku dzīvē, kad tiešām tas ir tas etaps dzīvē, kad cilvēkam vajag meklēt sevi pēc iespējas, mēģināt visu ko, lai tiešām atrastu sevi. Protams, ir cilvēki, kuri jau no bērnības saprot, ka es gribu kļūt par kosmonautu, jā, un nu, viņi jau solītis pa solītim jau zina, uz kurieni viņi iet, un tas ir forši. Bet daudzi jaunieši, viņi nesaprot.
un diemžēl skolas izglītība, viņa nedod tev to skaidrību, varbūt skola 20, 23, viņa drusku kompetentāk varēs to skaidrību iedot jauniešiem, gribētos uz to cerēt, bet tomēr tas ir tie jaunieši pirmie un izglītība tikai mainās un jaunieši ir... Par to arī var diskutēt, es uzskatu, ka teorētiski uz labāko pusi, jo tas ir tiešām tā novirze, ka jaunietis var izvēlēties to, kas viņam patīk, un jau padziļinātāk izzināt to sfēru, kura viņam vairāk patīk. Protams, jūs kā jaunieši, kuri mācās pirmos gadus tajā sistēmā, jums nepatīk, jo nekas nesaprot, viss mainījās, un pārmaiņām, protams, vajag pierast. Pārmaiņām vajag pierast, pārmaiņām vajag adaptēties skolotājiem, jums, un tas ir normāli. Bet tīri teorētiski, ja paskatīties uz tām izmaiņām, viņas ir labas, viņas ir dikti labas, un tikai vajag laiku, lai tas viss iegrieztos un sāktu strādāt kā vajag. Tāpēc tā, bet tā doma, protams, nebija par to. Doma bija par to, ka, protams, iespēja sevi mēģināt jaunības gados, lai iegūtu pēc iespējas vairāk pieredzes, lai iegūtu pēc iespējas vairāk zināšanu un sapratnes, kas tieši tev patīk. Nevis ko tev stāsta pārēji, ka, hei, Robi, tu esi komunikabls, tev vajag iet uz turieni. Ok, iešu. Bet es nezinu, kādas vispār vēl plašas iespējas ir pasaulē, ja es neesmu mēģinājis. Es varu teorētiski saprast, ka tur, piemēram, balets nav mans, bet kamēr es neizmēģināšu, es neuzzināšu. Kaut kā tā, tīri logiski, ja? Un līdz ar to iespēja ir sekojoša, ir ļoti daudz iespēju šobrīd jauniešiem, tā kā mēs dzīvojam Eiropā, ir visādi Eiropas fondi, Eiropas projekti, Erasmus projekti, ir iespējas iesaistīties pašpārvaldēs. Tu esi skolas prezidents, mēs tevi apsveicam, prezidenta kungs, sveicināti. Ir dažādi pulciņi, uz kuriem obligāti vajag staigāt, ne obligāti, bet principā, ja ir interese, kāpēc gan neizmēģināt, kāpēc gan neaiziet, kāpēc gan neiepazīstināties ar citiem cilvēkiem, un staigāt un mēģināt staigāt uz teātriem, staigāt uz pasākumiem, staigāt uz kinoteātriem ar draugiem, visu ko, tikai lai sajustu to dzīvi savā dzīvē. Jā, tas gribi darīt savā dzīvi. Jā, tas ir tā lieta, tas ir tā mana atbilde personīgā. Laikam tā. Apvarīnkai? Izklausās, nā. Bišķu patukšē. Stoist. Atkarība no nepareiza miega režīma. Tas ir interesanta atkarība. Ko tas ir? Par to, ka zini, ka tu mani, kas aizēja, dažreiz es nesmu gaitas strādāt, bet dažreiz ir, ka tu paguļi stundi 2, 3. Lika soto огурчик, bet novušai dīnā bišķu nepītīk to. I vāga man likas tu režīmu, leidz, ka 11 maizīt guļēt. Man tā likās. Lai tu izglāt uz promus 8 stundas, ja būtu. I тоже, man likas ir tāds, cik es esmu dzirdējis internetā, tāds moments, kad tu pazamūdīs, i vēlreiz gribi aiziet paguļēt, ķitēti 10-15 minūtes paguļēt, domāju. Tas ir vēl švakāk par to, ka galva domā, ka tu it kā vēlreiz guļēt. I tad tu visu dienu te staigā, guļēt, i neko Zini, CSDD, es kārtoju tiesības, un tur bija jautājums, ko darīt, kad tu pie stūras gribi ļoti gulēt. Un tur pareizā atbilde no tiem 3 jautājumiem - pagulēt 15-20 minūtes. Un man arī lika, daļa manis tas strādā īstenībā. Zini, kad pēc pusdienām tu gribi gulēt, tu tāds taimerīti uz 15-20 minūtēm, un daļa manis tas strādā, jo tas tiešām tas ir drusku smadzenes, lai viņi atpūšās, lai ķermenis atpūšās, un pēc tam tu dažreiz aiziet līdz stundai, un tu просто guli, bet principā... Tas divi naktī. Jo ir guļēt atkal. Jā. Principā katram individuāli gan jau, tas ir tā. Bet miegs ir svarīgi, jā, ja tā runā. Tas ir svarīgi. Filmē, da, viss tagad? Filmējies, jā, tagad viss? Da. Jā, labi. Aktīvi dzīvot. Tā, davai. Labi, man ir pazīstamā, kurai bija tāda kā režīms gulēšanas. Viņa 8 vakarā gāja gulēt un 5 no rīta cēlās. Un katru dienu viņa to darīja, un viņa tā kā vienmēr bija pozitīva.
Viņa vienmēr bija pozitīva un tā kā 9 stundas. vienmēr ir izgulējusies. Bija. Nu, 9 stundas tas ir normāli. Jā, tikai tas gan dīvaini. normāli. Man liekas, tas ir sociāli ļoti grūti, jo 8 cilvēki vēl dzīvo. Man 8 visi raksta, zvana, vēl kaut ko grib. Es tur 8 vēl varu būt tur kaut kur dejās vai sporta zālē. Un kā var vispār 8 iet gulēt? Un 5 vispār cilvēki visi guļ. Ko viņi darīja 5? Nu, kā viņa stāsta, viņa paspēja aiziet uz dušu, nomazgāties, kaut kā sākopties vai vēl kaut ko padarīt. Viņa atrod, ko padarīt, tāpēc. Bet viņai tagad šitā režīma nav. Nu, reiz, zināt, ko? Iziet varā, paspraidēt. Jā. Jā. Pa pilsētu. Nu, tā produktivitāte, jā? Pa pilsētu, pa ģerevņu saucēsim tā. Kā čāca tur angļu valodu pamācīt. Kamēr dušā. Nu, Angļu valodu tā. Opa! Hello! Labdien! Austiņi ielikt, ūdens izturēgā. Jā. Nu, var ir tā izdomāt. Nē, nu īstenībā laba lieta. Celties no rīta ir labi. Es domāju, ir тоже tādu dzirdēju tādu, ka internetā tādu frāzēti, ka bogatu cilvēki ceļās agri. Nezinu, tas ir patiesība vai ne? Varam padiskutēt. Varam? Ko tu domā, Viktorija? Bagāti cilvēki, viņi celās agri no rīta. Nē. Tu domā, ne? Man liekas, ka tas nav saistīts nekādā veidā. Oi, 9 dienā tad būtu. Nē, nu kā nav saistīts. Bagāts cilvēks, tas ir cilvēks, kurš ļoti daudz strādā. Logiski, vai ne? Lai ļoti daudz nopelnītu, vajag ļoti daudz strādāt. Nu, intelektuāli kaut kā vajag strādāt, lai daudz nopelnītu. Un logiski, ja tu mazāk guli, tev ir vairāk laika perioda. Un logiski, ka tu vari vairāk nopelnīt. Vai ne? Varbūt. Nu, Viktorija. Man nejausmas. Viktorija. Diemžēl, itamā epizodī, tiesim, saķēsim tā, ka Viktorija Ar mums negrib nu. Nikolai visko klausēja, bet nu, Roberts ir aktīvs itamā epizodī. Tieši tā, un tāpēc mēs esam šeit 4 forši Latgales jaunieši. Jā, mēs esam aktīvi un piedalāmies visādos, kāpēc saka latviski runāt, es nezinu, bet nu, tas tā ir. Nu, var arī latviski runāt. Bet nu, latgaliski sova dzimto valodu, tā ir. Tas arī ir atkal cits jau tēmā, latgalīšu valoda par to, ka diemžēl izzūd, tas ir šāk. Bet, nu, man liekas, ar to mēs beigsim itu podcastu, itu epizodi. Ar tādu negatīvu noti, ka latgaliešu valoda izzūd, un mēs ar to beigsim. Mēs ar to beigsim. Ладно, tu vari izgrīzt, конечно. Nē, mēs latgaliešu varam padiskutēt par latgaliešu valodu. Mēs padiskutējam. Atkal ar Robertu? Nē, ar Viktoriju, protams. Ko Latvija? Ko es? Nē, nu īstenībā latgaliešu valoda, man ļoti prieks par to, ka tu vadīji podcastu, un es ceru, ka tu vadīsi podcastu latgaliešu valodā, jo, diemžēl, es saprotu latgaliešu valodu, bet runāt nerunāju, jo, tā jau, man otrā dzimtā valoda ir krievu valoda, un līdz ar to, kaut kā nesanāca man uzzināt šo bagātību un saņemt šo bagātību, latgaliešu valodas bagātību, bet tomēr uzskatu, ka tas tiešām ir mūsu kultūras vērtība, un tomēr, protams, ir forši, ka tādi jaunieši, viņi mēģina to popularizēt. Un tas ir tiešām bagātība, un ir par ko lepoties, ka tu zini latgaliešu valodu, tu esi... Jā, tas tiešām ir ar ko lepoties, tu esi malts. Daudzi man liekas tagad jaunieši, kuri zina latgaliski, aizbrauc uz Reigu, domāju, ko es te runošu ar draugu, piemēram, latgaliski, ka, nevis nesaprasi ausmīs, bet es man liekas utrēšāk, ja es braucu ar draugu, es teicu, labāk runošu latgaliski, nesapratu, vai viņi man liekas vajag beigt tu podcastu, viņam bišku pamazam mītis beigam, i paldies, ka bijat mūsu podkastā epizodī, Paldies, ka pasauca. Jā. Lūdzu, nav par ko. Paldies. Ja nekas, drūši, vēlreiz varam sazināties. Gaidām tevi vēlreiz. I cerēsim, visam patīkā, tas viss mums pirmīs podcasts vadījums. Cerēsimies tikšanos otru, atkal kaut kur, kādā atkal projektiņā. Idem ar šīkošu tāpēc? Nu, arī tā. Kaunate, burvīga pilsēta, brauciet uz Kaunate, visi. Mums šeit Lai ļoti satiktu Matīsu. zvaigzne. Paldies tev, paldies tev.
Paldies jums, darbie skatītāji, klausītāji un skatītāji. Un visiem paldies. Un Kaunatnes skolas direktoriem paldies. Un Operatoram paldies. Operatoram. Paldies operatoram. Tas ir labākais. Ar kameru? Čiki. Ar kameru tai vātāties. Formāts čisto uz Instagram būs. Mēs divi tā sēžam uz Šito reāli nevar beigās ielīdz. Za kadru. Ты мне казалось, куда я попал? Pagaids tagad gulēt